Namaste. Šis ieraksts jau ir, ja man ir tādi neirotiskie smiekliņi, es laikam 6. reizi jau viņu ierakstu, un man vienkārši uzkarās telefons. Tātad, vēlreiz, namaste. Un šodien es jums pastāstīšu par Vecpils pilskalnu, par Dižlāņu Elkas kalnu un vispār par Vecpils pagastu kā tādu. Paldies cilvēkam, kas man to jautāja, jo tādā piedzīvojumā, kā es esmu devusies šai sakarā, es, biju devusies, bet ne tādā kontekstā īstenībā un atgādinu. Tātad tas ir mans projekts. Es lasu informāciju no vietām, un es viņu redzu, sajūtu, dzirdu. Man ir vairākas šīs maņas, un tātad šis ir fantastisks. Man bija tāda fantastiska pieredze ar šo Vecpils kalnu, ko tas ir pilnīgi savādāka projekcijā, nekā esmu lasījusi līdz šim. Viņš ir līdzīgs, kā Dzintara Jūras ļaudis ir video, kur es runāju par kā sventeni paralēlu pasauli. Un tas šis stāsts ir arī par paralēlu pasauli, kas pieskarās mūsu fiziskajā telpā, Vecpils pilskalnam, Dižlāņu Elkas kalnam, un vēl laikam ir 3 opcijas apkārt, kur vēl šī paralēla pasaule pieskarās mums, kas ir pasaule, kas eksistē šobrīd. Un es biju palasījusi pirms tam, kas tas ir, un par šiem seniem laikiem, un tātad sākšu stāstījumu ar to, kad Dižlāņu Elkas kalns, tātad tā ir ļoti sena kapsēta ar saglabājušies, tā kā kapliču, kas ir kapliču drupas. Un, ziniet, vienmēr, kad, iet runa par kādiem kapiem, vienmēr cilvēki saka, ka Dievs, kāds tur enerģijas, tur vispār nevajag iet, un pasaka Dievs tur zemās pasaules, tad šeit ir tāds, man ir tāds, es atvainojos par to smiekliņu, man vienkārši ļoti uzjauta, kā es laiku rakstu un runāju, un šeit laikam ir tāds, kad neieiet tur, jo tur būs sliktas lietas un sliktas enerģijas, kad nedod Dievs tur kāds ies un kaut ko darīs. Un tas arī tā stāsts par, ka mēs ka mums ir pilnīgi redzamā vietā kaut kas ļoti fantastisks, bet nosaukums un tas, kas iet līdzās, mums saka, neiet. Kāpēc tas stāsts? Tāpēc, kad es atrados Dižlāņu Elkas kalnā, tādā kapličā, tā kā pirms kapličas ejot iekšā, man bija sajūta, kad es es atrados, kā var teikt, es atrados bibliotekā. Bibliotekā ieejot tātad, es ejot iekšā, atrados bibliotekā ļoti, ļoti augstiem griestiem. Šī bibliotekas telpa, kā lai saka, viņa tā kā tāda kristāli, kā ir mūsu baznīcās, kur ir velves, kur ir šie logi, bet viņa kristālā viss mirdzēja. Un tur bija ļoti daudz grāmatu, un viņas ļoti liela daļa, kaut kā 70% ir rakstīta sanskristā. Sanskristā, un tā sajūta, ka tu esi atnācis pie vieduma, tu esi atnācis pie zināšanu krātuves, un tu vienkārši esi, tik tuvu, tu vienkārši esi tanī. Saprotiet, to manu, es, kad zīmēju kalnus, arī zīmēju 7 čakru kalnus, tad tur es arī saskāros, zīmējot, es tā kā miedarbojos ar to, kas ir tādīs kalnos, ar tom informācijām. Un tas bija tā, ka es, es tā kā uz to visu skatos, šeit sanāca, ka tu ieej, un tu esi tanīs telpās, saprotiet, un tu saproti, un tu tai pašā laikā tā kā, tu tā kā zini to bildi, tur ir tāds kapliču drupas, tur ir tā kā tas mešs un koki, un tai pašā laikā soli atpakaļ, tu atrodies pilnīgi kaut kur citur. Kā fantastiskā filmā. Un tā ir zināšanu krātuve. Mega, tur ir visas, ne visas, es nezinu cik, bet tās ir zināšanas par to, kas ir šeit uz zemes.
Tās ir zināšanas arī ar to paralēlo pasauli, kas mums ir blakus, ar ko viņas ir savienotas caur. Tas ir tāds kā, kā portāls, ja, kur šīs būtnes nāk šeit uz zemes, ievāc informāciju, tas, kas ir viņiem vajadzīgs, kur viņi miedarbojās ar mums. Un tā ir tāda vieta, kur tu vienlaicīgi esi šeit, un tu vienlaicīgi esi tur. Un, protams, arī tu vienlaicīgi esi pagātnē. Tā kā pagātne man gluži neinteresēja, bet tie ļaudis, tā kā tie kapi, jā, tad tie, viennozīmīgi ļoti, zinoši cilvēki bijuši ar šīm zināšanām, un viņi zināja ļoti daudz lietas šurp, un tā bija tāda, kā teikt, tas bija tāds mēs varētu viņu nosaukt par robežu pilsētu starp zemi un to pasauli, kas šobrīd arī eksistē tur. Un jā, tā sajūta ir, ka tu tādās drēbēs, kas visas tā kā vizuļo, tu ieej tādā telpā, kur tev bail pat elpot, jā, jo tu skaties ar to apbrīnu, ar to enerģiju. Tas ir fantastisks ceļojums. Un tad arī mani aizved uz Vecpils pilskalnu, kas arī, tas nav pilskalns, kā lai saka, kalns, kas ir no dabas, ja? Viņš ir inženieriski uzprojektēts, tur katram ir sava nozīme, un katrs tā kā tāda, ja mēs ejam spirālē uz augšu, tad tas būtu līdzīgs, ka jūs tuvojaties, jebkuram spēka kalnam, jā, īstenībā, kur katru soli ejot uz augšu, viņš paliek grūtāks. Jā, tāda grūtāka elpa, grūtāka sajūta, jā, viņš paliek smagāks, jo enerģija mainās, un tas ir arī otra vieta, kur saskarās šīs divas civilizācijas, jā, tā ir mūsu zemes civilizācija un šī otras zemes civilizācija. Nevar teikt, ka tā ir konkrēti zemes civilizācija, nē, viņa ir, savā veidā, viņa ir tā kā piederoša zemē, jā, bet viņa arī ir, saistīta ļoti ar kosmisko, un tur ir tā kā kopējs, bet vairāk viņa tā kā skaitās pie zemes civilizācijām. Un tādā mirklī, tad tu vienkārši saproti, ka to, kā, es jau esmu dažos videos par šo runājis, ka to, kā mēs redzam, jā, šo zemi, tā ir, tāda, prātam saprotama lieta. Un tad, kad tu esi tanī, tad tu saproti, ka, jā, tādā vispār tā, vēl tāds, tu vispār ieraugi tādu vēl vairāk, vēl lielāku to sajūtu, jā, arī pa šīm zemes civilizācijām, kas ir. Un tas arī ir tā vieta, kur, tas ir arī kā portāls, kā robežu punkts, kur šeit, kur šie no paralēlās pasaules, viņi nāk caur šo pilskalnu, jā, caur šo, teiksim, portālu, robežu kontroles punktu, viņi nonāk šeit mūsu zemes. Un tādas vēl ir 3 vietas Vecpils pagastā, jā, tādā apjomā, jā, tā kā es pati nekad neesmu bijusi tanī pusē, tā kā tas ir ļoti, ļoti interesants, un jā, tās ir, spēcīgas vietas, un tad man bija tā doma, bet ko tad, tas cilvēks ko viņš iegūs no tā, ka viņš tur ir un kā viņš var miedarboties ar to, tad bija teikts, kad tas Dižlāņa Alkas kalns, jā, ka tā ir, tā laikam vieta, kur bieži runāju par klusumu sevi, kur jūs varat doties meditēt, kur jūs, meditēt, kur jūs esiet pilnībā
saskaņā ar sevi. Un variet, nu tad, kad jums ir tas iekšējais klusums, jā, tad ir teikts, kad ir pieeja, arī vai nāks pēc tam kaut kādā sapnī var atnākt, vai zīmējumos var atnākt šī būtība, jā, vai atnākt skaņā vai zīmēs, jā, kas pēc tam jums var atnākt kā tāds palīgs šeit uz zemes vai kāds jauns instruments. Arī var būt kā instruments, ko jūs šeit uz zemes variet pielietot. Un arī kā rāda, kad viņa sadarbība ar zemi ir ļoti, nu, tāda ļoti klātesoša. Viņi šeit ir bieži viesi. Un tad bija jautājums, ko tad šie viesi caur šiem robežu kontrolas punktiem, ko tad viņi dara šeit uz zemi, un šeit ir tā, ka tas nav gluži saistīts varbūt ar cilvēkiem, kā ar dabu kā tādu, ar kokiem, ar koku dzīvi, ar koku to kopējo informācijas lauku, kad viņi saņem informāciju lielākoties caur dabu un kokiem. Kad caur to tie ir tādi kā antēnas, caur ko viņi kā miedarbojās un nolasa. Viņiem nav vajadzīgi tādi kā, nu, kad tur zīmē, ja, vai tur būtnes, kas te pa zemes tā kā ir mums līdzās un lasa. Nē, viņš šo informāciju saņem no kokiem. Un tas nav gluži no visiem kokiem, bet viņiem ir sava sistēma, kur viņi ir savienojušies, un tad no koku enerģijām, visām to, kā koks jūtām, sajūtām, viņi arī lasa. Viņi arī lasa un saņem šo nepieciešamo informāciju. Un tiek arī rādīts, kad ir koki, kas ir konkrēti saistīti ar viņiem. Es nepateikšu tagad nosaukums, nē, bet viņi arī ir kaut kur blakus, tā kā tam Vecpils pagastam, tad ir jāpaskatās, kur ir tādi dižozoli un dižliepas, kurām ir tā kā integrēts šis dziednieciskais kods. Dziednieciskais kods, kur jūs variet paskatīties, kāda ir jūsu iedarbība ar šiem kokiem, ko jūs sajūtiet, kā jūsu organisms uz to reaģē un prāts. Tā kā stāsts, man liekas, ir ļoti fantastisks, un tas tikai parāda, cik tā zeme, uz ko mēs dzīvojam, cik viņa ir fantastiska un ļoti dažāda, un tas ir par tām, kā es teicu, kūrējošām sistēmām, kas kūrē tā kā, kūrē konkrēti zemes daļas, var teikt, vai, kā bija par Agotas baziliku šobrīd, kas viņu kūrē, ja, to, vai par Latgali, kas kūrē, un tādas lietas, tā kā nav zeme vienai kūrējošai sistēmai piedaroša. Viņai ir redzēts vēl cik fantastiski daudz tādas lietas, ko mēs ikdienā ar to parasto skatu pat neredzam. Un tad tas arī ir tas, ka tā zeme, viņa visur ir spēks. Viņa, jebkurā mirklī tu stāsies uz zemes, tu sajūtīsi šo spēku. Un ja jūs uzrunā brauciet, skatieties, sajūtiet, pat skatieties, nē, tas ir tā kā ar iekšējo redzu, sajūtiet šo enerģiju klātbūtni, par ko mans telefons slēdz nepārtraukti šoreiz ārā. Kā paldies, kad es varu tomēr ierakstīt šo ierakstu un dalīties ar jums. Tā kā, ja jums vēl ir jautājumi par to, droši rakstiet, vislabāk, ja jūs to rakstīt YouTube, jo tad es viņus redzu, kaut vai es vakar konstatēju, kas izrādās neredzēju komentārus ļoti jau pirms laika, ļoti senas, tā kā visādi joki notiek, tā kā es ceru, ka es jums, ja vajag konkrētāk kaut ko jūs prasiet, es atbildēšu, jo man tāda
varbūt jūs varat manīt to saviņot. Tas saviņojums ir tik liels pēc tās bibliotekas apmeklējuma, ja, kad tas ir, kaut kas, un arī par to pasauli, kur es tā arī lūdzu, tā kā vai var paskatīties, vai es drīkstu, man arī pielaida, un tas ir tāds, tā kā, ziniet, avatārā, ja, kur rādīja, kur tā kā, tie koki, viņi tā kā peld, ja, tāda pasaule. Tas ir kaut kas līdzīgs, ja, ka tur ir tā kā, viņi ir tāda ēteriska, un tur arī tā kā ir šī sistēma, ka mums šeit uz zemes, bet ja mums viņa ir stingra un tāda, tad tur tas viss ir tāds ēteris, tur tā pārvietojies, tā ļoti skaisti un ar tādu, man tā kā mazām bērnam acis liels, un es tur, ak Dievs, cik tas ir skaisti, un vispār kā tā var būt, vai kad tāds atklājās, tā kā. Es domāju, ka tā vieta ir visnotaļ, tas ir kā, man liekas, tas ir līdzīgi kā iet ceļojumā uz Kailasu, jūs varat iet ceļojumā uz Vecpils pilskalnu un doties, ja, pa šo uz augšu un skatīties, kā reaģē jūsu ķermenis, kādas ir jums sajūtas, kādas jums nāk bildes, kādu klātesamību jūs jūtiet, jo viņš vienkārši virmo. Tas pilskalns vienkārši virmo, un ja mēs tā kā ejam uz atpakaļ par šo Latviju senatni, par šo pilskalnu, kas tad nebija, jā, viņi tur lasīja, ka viņš ir 8 kronikā minēts, kas ir, tā kā minējums. Tur dzīvoja, kā lai saka, pusdievi, kas kontaktējās jau ar šo pasauli paralēlo, jo viņu tāpēc arī, tas pilskalns arī tika konstruēts, lai viņam viss atbilst uz šīs konstrukcijas, lai šī savienošanās, šis robežu akmens vai robežu tilts uz turieni būtu pareizs un pa viņu var pāriet. Tā kā tur ir dzīvojuši tādi, mēs viņus varam saukt kā pusdievi, jo viņiem ir ļoti, enerģētiski, jā, tātad jūs saprotiet, tas ir pilnīgi cits līmenis un pilnīgi savādākas sajūtas un tāds, tā kā paldies cilvēkam, kas man pajautāja šo jautājumu un ticiet brīnumiem, tas tāds ļoti skaists, manuprāt, tāds ir, iedomājieties, ja jūs stāvēt pašā skaistākā bibliotekā, kas ir tā kā no kristāla, kas ir kā, varētu teikt, viskaistākā baznīca, kur ir vēlves un šie visi logi, bet tas ir kristāls, un viņš viss mirgo, un viņš ir tāds tik ļoti augstu, un tur stāv grāmatas, jā, tāda grāmata rakstītais vārds, kaut kas pierakstīts, daudz grāmatu, skaistu viņas tā tur planē, tā kā tas ir mans redzējums par šo vietu, fantastisko vietu, kas atrodas Latvijā. Paldies jums! Dalieties, ja kāds ir, kā jūtās tad, kad tur ir bijis, kāds jums ir sajūts, ļoti labprāt paklausīšos, un tas būs ļoti interesanti. Paldies jums! Namastē!